tātad mēs esam šeit Lietuvā pie Dīķiem starp sacensībām. Šodien beidzās vienas, rīt nākošās, jā. Un pa lielam mēs esam šeit ar vienu mērķi. Doma ir iefilmēt tādu mini epizodi par vienu tēmu, diezgan šauru. Te pašā laikā arī plašu, protams, jā. Bet auklas. Auklas, ko mēs izmantojam ārējā copē. Un ar tādu ieskatu vairāk no mūsu praktiskās pieredzes, ka mēs esam gājuši cauri, ko mēs esam mēģinājuši, kas ir tā kā licies ok un kas nav varbūt arī līdz galam mums paticis vai nostrādājis. Ik pa laikam man jautā un arī tev jautā, kādas auklas izvēlēties, jo auklu veidi ir vairāki. Es teiktu, ir 4 pamats, tad ir neilons, dažādi ražojumi, bet šis famels man vismaz ir pirmais ražotājs, kura neilona auklis es nopietni pamēģinājis un izmantojis. Uzreiz piebildīšu par to, ka šajā brīdī mēs runāsim par auklām, to, ko mēs personīgi izmantojam, ko mēs esam pamēģinājuši, izmēģinājuši, un par kurām mums ir kaut kāds personīgās atsevišķi. Jā, un ir arī kaut kāds vēl cits, kas mēģināts, piemēram, no neiloniem es mēģinājis arī varivas, tieši tā kā spūnam domāt arī Twitch spūna, kas ir drusku cietāka. No Master Limited liņeikas, kas atver. Jā, un te piemēram New Drover hard versija. Šito New Drover, es godīgi sakot, baigi daudz nevarēšu pastāstīt, tāpēc, ka viņš kā nopērts tā, viņš iepakojumā stāv 3,5 LB. Nu, tas nav šai zivī domāts. Bet kā mēs sākām? Mēs atceries vasaknos sākām, mēs mēģinājām arī nevis ester, bet neilonu vasaknos. 5 LB laikam bija jaudīgākās versijas. Ja mēs tagad pieskaramies mono auklām, pa lielam ir tā, ka pašā sākumā, tā jau daudzi strīmisti nāk, kas saka, viņiem tā ir ierasta lieta, jā, viņi upēs mauc ar to neilonu, un viņiem tur ļoti normāli dzīvo gan 4, gan 5, gan reizēm arī, man liekas, arī vairāk varētu. Man liekas, Yamato tieši viņiem ir tāds viens no populārākajiem modeļiem. Vismaz to, ko es esmu pamanījis. Ar mono ir tās draudzība, laikam, sākās pašā sākumā. Man vienmēr uz mono stāvēja, teiksim tā, starta komplektā. Vienmēr stāvējis ir ar niknāko roģiku M-ku, un ar to es esmu vienmēr ķēris ar vienu lielu domu. Aktīva, spēcīga, ātra zivs. Tas niknākais kāds, tajā ziņā es teiktu tā, ka uz asāka kāta, uz jaudīgāka kāta, tu izvēlējies neilonu, jo neilons stiepjās no tiem 4 veidiem visvairāk, amortizē rāvienus visvairāk. Un tādā brīdī, ja zivs ir ļoti aktīva un kombinācijā vēl, piemēram, arī ar pietiekami lielu svaru, tad neilons ļauj šos rāvienus amortizēt. Nodzēst. Un vēl viena lieta, ne tikai noamortizēt un nodzēst, bet zivs pati uzvedās mierīgāk. Tāpēc, ka viņai tā aukla amortizējas, viņai nejūtu to ietekmi. Tieši tā ir tā doma. Atceries varbūt pēdējo mūsu palu, kad tā bija salaista psiha zivs, tā bija ļoti psiha, un atceries, cik daudz bija pārautas auklas, arī pītās tajā pašā laikā. Un toreiz es ķēries biju ar šūpiem ar mono, tajā laikā tas bija, ja es pareizi atceros, varētu būt kaut kāds 4 kapekam LB, un tā zivs izvadīšana, viņai nav tā asuma pa labi, pa kreisi, viņa neģurgājās, viņa iet daudz maz taisni izvadīšana un mierīgāk. Viņi tā kā jūtās tā kā piesiet, Otrs no pieredzes izmantošanas modelis bija pašā sākumā vangošas atceries. Ļoti traka zivs, īsta distance, viņai vajadzēja iztrakoties pa labi pa kreisi, sviečkas turpu, un tur varēja ar to neilonu nodzēst to viņas aso uzvedību. Un trešais veids, mēs arī parunājamies ar itāļiem pēc viena no pasaules čempionātiem. Viņi neilonu izmanto pašā sākumā, startā, zivju ir daudz, pat ar nelielu izmēru, bet zivs ir pietiekami aktīva, iet pa gaisu un tā tālāk. Un tādā brīdī, kad zivju ir daudz, tev var būt vienā vilkšanas reizē, tev var būt viena cope, aiziet zivs, tu turpini pīt un ir atkal cope. Un tādā veidā viņi pašā startā izmanto, pēc tam viņi maina auklas, pēc tam pāriesim pie citiem veidiem, bet es teiktu tā, 3 tipi, vai ne, ka var mēģināt izmantot. Jā, un mono neilonam, tas tā saucamajam, ir
viens liels trūkums, laikam, ir jūtība. Jā, tā ir visklusākā auklē, tādā ziņā, ka tu nedzirdi, kas notiek. Un ar to īstenībā arī man viņiem arī nepatīk, jo no tāpēc esmu tā. Ja šobrīd jāskatās, principā man nevienā, ne uz vienas polas neilons šobrīd nestāv, pie šiem apstākļiem, ko mēs ķeram. Ir vēl viena lieta, kas reizēm ir jāatcerās. Neilons stiepjas visvairāk. Ja copa ir distancē lielā un zivs ir pietiekami liela, tad jārēķinās, ka var gadīties arī, ka tu nemaz neiecē. Tāpēc tā ieciršanai ir jābūt arī, kas saka, plašākai. Šeit gadījumā šeit tu nevari tā, kas saka, vadīt, un vienkārši kā tu lejā, tā, kad viņi uzsēžās. Tev vajag tomēr piecirtieni. Bet tev viņu vajag, bet piecirtieni tev viņu vajag, jā. Nav tā, ka, respektīvi, ko spīto, viņi reizēm uzsēžās, un tu vienkārši kā tu tā kā lejā, un bez piecirtiena vadi tālāk. Bet tehnoloģijas nestāv uz vietas, arī neiloni ir vairāk veida, ir mīkstie neiloni, ir cietie neiloni, ja šis ir, pieņemsim, cietais neilons, šis ir tāds, var teikt, standarta, ja vidējās cietības pakāpes ir arī vēl mīkstāki. Tā kā tur var ko meklēt un piemeklēt, bet šī varbūt tiešām nav tā ārējā copē. Mūsu gadījumā izvēle numur 1 nav. Izvēle numur 1 nav. Tā ir izvēle numur 4. Jā. Ejam pie izvēles numur 3. Fluorkarbons? Jā, laikam. Jā? Par fluorkarbonu runājot, aukla starp visām četrām auklām, ja mēs paskatāmies ar vismazāko mešanas distanci. Ja? Līdz ar to, ja zivs izmērs ļauj, mēs noteikti iesakam lietot pēc iespējas mazāka diametra fluorkarbonu. Dabūsiet lielāku distanci. Ja zivtiņa maza, mēs pat liekam, šeit ir 2,5 LB, 2,5, mēs liekam pat arī 2 LB, jo tievāks diametrs, jo drusku lielāka distance. Jā, un teiksim, tā 2,5 LB šobrīd ar šitam ražotājiem ir 0,6 pēc Japāņu klasifikācijas, tas ir 0,12,8. Jā, un 2 LB attiecīgi būs 0,11 ar kāpēc. Viņš ir jūtami tievāks. Liekas, it kā 2,5 LB un 2 LB nav liela starpība, bet diametrā ir starpība. Un arī distancē ir starpība. Un mēs pieraduši izmantot īstenībā jau pēdējos gados Sigor ar 18 fluoriku. Viņš ir dārgs, bet izturīgs. Jā, un viņš ir izturīgs, viņš ir šobrīd, dotajā brīdī, teiksim tā, pie Lietuvas zivs, kas mums tagad ir 2,5 LB būs optimālākais. Trīnieks, tas ir no tiem laikiem, kad bija lielāks zivs, tad tajā brīdī bija aktuāli. Jā. Fluorokarbona kā pamata auklas pa lielam priekšrocība joprojām paliek staipīgums. Viņa amortizē zivi. Bet mazāks staipīgums nekā klasiskajam neilonam. Jā, stipri mazāk. Jā, viņa lido sliktāk. No visām četrām vissliktāk. Jā, pieļauju, ka 5, 7 līdz 10 metri varētu būt attālums pie vienādiem pārējiem ievadu datiem. Jā. Es viņu redzu, viņa jēgu. Man katros mačos principā ir 2 kātri ar fluoriku salekti. Jā. Es viņai redzu jēgu, pielietojot woblerus. Jā. Woblerus ar mērķi atkal izmantot to staipīgumu, kas saka, lai mazinātu tos hodus. Jā. It sevišķi, ja woblers ir pietiekami apjomīgs, jo tanī brīdī, kad woblers ir apjomīgs vai ir liela mēli, pati mēle rada vilkšanas laikā lielu pretestību, kas nozīmē, ka aizmugure staigā un tā aizmugurē āķi ir zivs, viņš var tas woblers pats nomest. Man arī ir viens kāds, man nav 2 kāti ar fluorokarbonu, viens pamatā arī ar domu par wobleriem. Un taisnība zivs uzvedās uz fluorokarbonā mierīgāk noteikti mierīgāk nekā uz pītās auklas, par ko mēs pēc tam parunāsim, un arī mierīgāk nekā uz estaru. Bet pie tā ir jāpierod arī fakts, jā. Mazāk informācija, protams, nekā man minētās pītā un estars, vairāk informācija nekā neilons. Jā, bet mazāk informācijas ir, bet ar tiem krenkiem arī. Ar tiem krenkiem ir tā, ka tur nevienmēr tā informācija ir par labu, jā. Jo tajā brīdī, kad tu vadi, ir kaut kādi tičuki iespējams, jā, tu viņus tā līdz galam nejūti, bet tajā pašā brīdī tas uzsēšanās moments ir mīkstāks. Un man tā teorija ir tāda, ka tajā brīdī
zīves tā kā savās to wobleri, jā, tas sitiens ir bieži vien arī stiprs, bet bieži vien arī mierīgs, jā, tāds, zin, ka viņi savāc, tas saipīgums padod viņai pagriezties un, manuprāt, iesēžās āķi labāk, jā. Vismaz es esmu novērojis to, ka arī ar salīdzinoši mīkstiem kātiem, jā, no fluorokarbona schodi ir mazāk. Jā. Un šī ir vienīga aukla, kurai mēs neliekam tā saucamo šoklīderi, ja pavadību. Fluorokarbonam nevajag likt. Bonus pie siešanās, kas saka. Fluorokarbonam nevajag norāli sienu klāt sakabīt un viss. Jau minētam neilonam es lieku. Un, ja mēs runājam, uzreiz arī pieskaramies auklu krāsām, man tas ir svarīgi, tev varbūt nē, bet mēs jau esam paši runājuši, ka daudz kas ir galvā pašiem, kā mēs izdomājam. Man patīk labāk neuzkrītošas, dzidrākas, caurspīdīgākas krāsas. Ir atsevišķi veidi, pēc tam, ja būs laiciņš, viņš parunāsim, kurā brīdī tas noder šī redzamība makšķerēšanas tipāžai, ja? Bet tādai klasiskai ārējā ķeršanai es labāk izvēlos mazāk spilgtas auklas. Jā, tieši tā, tas ir jautājums, cik kuram patīk pa lielam pamatā. Man arī šobrīd ir caurspīdīgās, jā, auklas, jā. Agrāk bija esteri arī savādākās krāsās. Nevarētu teikt, ka tas stipri iespaidoja, kas saka, tos copju skaitu, jā, bet tajā pašā laikā, kaut kādā brīdī. Mačos gribās, lai visi ir perfekti. Nē, mēs šeit runājam tajā brīdī, kad izvēlēs, teiksim tā, auklas, tādas mazas priekšrocības, ja? Tajā brīdī, uz ko mēs ejam. Doma tāda, ka, ja tu kaut vai, kas saka, tur 10% papildus copju realizēs un ievilks iekšā ķeselē, ja? Tas jau ir tā vērts. Ja? Jo mēs bieži vien redzam, tu noteikti ievēros, ir tīpaši pret jauniņiem, kad viņi ar pīto, tā kā viss notiek, viņš copes dabū, viss notiek, jā, schods neuzsēžas. Bieži vien atbilde ir šeit. Bieži vien. Ir, protams, ka vēl āķi un tā tālāk. Āķi, vadīšanas stils, bet par to kādā citā reizē, ja būs interesi. Pastīsimies, kā aizies, bet idejiski mēs varam pat citu tēmu pēc tam parunāt. Šobrīd ir doma bija izstāstīt vienkārši par auklām. Ko aukla dara? Kas ir pluss? Ja pareizi sakombinē auklas, aukla spēj iedot priekšrocības arī savā ziņā kaut kādiem kāta tipāžai un samazināt kaut kādus trūkumus. Ja kāds, ko mēs izmantojam, piemēram, mikrodžigā atnākuši uz arējā, piedalāmies mačos, un kāds ir ļoti ass, dzidrs, dzirdīgs, skanīgs, bet ļoti ass, ir vērts padomāt, ka uz tādu kātu uzlikt, piemēram, fluorokarbonu auklu. Ja? Tas ļaus to kātu, mainīt to kātu tipāžu, te pašā laikā dzirdamība būs pietiekami laba. Tieši to es parasti arī darīju. Man ir Daiwa Preso diezgan L64L, diezgan āsts kāds, pamatā izmanto botomu, tajā brīdī, kad gribus viņi izmantot woblerus, viņš ļoti labi sakombinējās ar šito. Ļoti labi. Tajā brīdī viņš uzreiz mīkstāk viss strādā, viss notiekās. Tajā brīdī tu vari, paregulēt to kātu asumu. Un visasākam kātam mēs rekomendētu nelikt pītu auklu. Ja tā ir visstingrākā, cietākā, asākā. Tikai tajā brīdī, kad pret mums spēlē. Jā, tad var likt. Labi, par fluorokarbonu parunājām. Trešā tipāža. Pie kuras piesķeramies? Esters vai pītā? Ņemam esteri un iesāksim ar esteri īstenībā stipri uzņem popularitāti arī mūsu sportistu vidū. Un it īpaši, laikam, šī zīmola Unitīkas esters. Unitīkas esters, es teiktu arī šīs varības. Tas bija, man liekas, viens no mūsu pirmajiem kvalitīviem esteriem, ar kuriem mēs sākām ķert. Arī izmērs, toreiz mēs izvēlējāmies 0,5, kas ir asnāks, jo zivs bija lielāka. Mēs meklējām pat vēl lielāku, jo likās, vajag taču drošībai, ja? Tāpēc, tā kā gribās, lai ir droši, jo ja tur ir tā pusotra kilogramīgā zivs, gribās, lai ir drošāk. Tā pašā laikā, kas ir plus esteriem? Informācija. Metiena attālums, jā. Metiena attālums ir, mēs vēl pagājušajā weekendā ar teviem runājām, ka mēs ar šito esteri 0,3, tā es tagad rādu. Jā, tieši tā, 0,3, 1,8 LB. Mēs vēl runājam par to, ka metiena attālums ar dažiem kātiem ir, ja ne ļoti tuvu vai ja ne labāks pītā auklē. Uz līdzīgiem kātiem. Ļoti tuvu pītai auklai un tieši 0,3, ja? Jā, iet runa par 0,3. 2 LB jau ir nedaudz rasnāka aukla, it kā liekas, maza atšķirība, ja? Viena ir 0,094, ja? Otra ir drusiņ virs 1, ja? 0,109. Ja? Un
tāpat jūta to starpību metienu distancē. Jā. Un ja zivs izmērs ļauj, tad labāk atkal tievāks izmērs. Ja ir saprašana, pareizi sargulēts bremzes, zin, ko darīt, kā apieties, tad, jo estera mīnus, tai pašā laikā jāpasaka, vislielākais estera mīnus ir trausls, ļoti, jāsaka tā, piekasīgs pret abrazīvām virsmām. Ja mēs kaut kur aizķersim, tad tieši tā, un tu nevar īsti paņemt esteru un salikt kātu uz pusēm un iemest mašīnas bagāžniekā, lai viņš tur ļurkājās, jā? Liela varbūtība, ka tu viņu kaut kur tur sabojās. Vienkārši jāsaprot to, ka tajā brīdī, ka kāds respektīvi glabāja vai pārvadā kātus tā, brīvi, jā? Tā kā bez kaut kādām izjaukšanas, salikšanas. Tajā brīdī, viņam tas īsti nebūs piemērs. Un otrs, ja pieņemsim arī dīķis ir tāds, kur ir zāles, ir kaut kādi ķērāji, ir tādas vietas. Dīķi ar zālēm ķer. Tad es teiktu, esters ir ļoti riskants pasākums. Daudz nevajag, lai gan pazaudēt mānekļus. Lai gan, cik es dzirdēju, trimis tūpais ķer. Ir kas ķer. Jo viņš iedod ļoti sensitivitāte, jeb informativitāte ir ļoti, ļoti tuvu pītai auklē. Atpaliek nedaudz, distances ziņā ļoti tuvu pītai auklē, ja tu pareizi tos diametrus izvēlies un tā tālāk. Tā kā ļoti daudz plusu, vienīgais pluss ir tas trauslums, tā pašā laikā šī ir aukla, lai to trauslumu bišķi samazinātu, šī ir aukla, kur obligāti jāliek klāt fluorkarbonu pavadiņu. Obligāti. Un viņai nevajag būt garai, tie var būt kaut kādi 40-50 cm. Sienās salīdzinoši vienkārši. Par to siešanās arī man vairāki bija jautājuši, bet tie, kas pērk unikti, kas šeit iekšā ir ļoti vienkārši. Bet tas mezgls tā kā es-siena? Jā. Viņš ir tas ir vienkārši špikeris, kā viņi var uzsiet. Es domāju, ka šņoris ir grūtāk sasiet nekā šito mezglu. Šis ir mezgls, kad ja apraujies tūres laikā, starp tūrēm, ir droši iespējams paspēt vairākas kāds sasiet. Jā, bet sākumā liekas, tas primitīvājums, sākumā liekas, kā viņš var tur turēt. Bet īstenībā viņš ļoti labi tur un ļoti viss ir ok. Jācenšas nepārdedzināt mezglu, tas nozīmē, ka samitrinam mezglu, kā jau ierasts, pievelkam klāt un tad tikai novelkam. Un tādā kombinācijā esters kopā fluorkarbonu pavadiņu mums šobrīd ir numur 1 izvēle. Un lielākais kātu daudzums, kaut kāds spoļu daudzums ar pamatā. Nedaudz pa vienu sauksim to varbūt pa hibrīda auklu vairāk, jā. Pastāst, man pa šito nav informācijas. Kā nav? Mēs pagājuši gadu mēģinājām šitos sājā auklu, tas ir jaunums, mēs pagājuši gadu šitos testerus izmantojām, jā. Testa auklas, jā. Viņai ir īpašība tāda, ka palielināt. Es vienkārši ieraudzīju dizainā. Jā, tāpēc es jau saku paņēmu. Bet šai auklai ir īpašība tāda, ka viņa palielināt, tas ir esteris, kuram ir pārklājums no pa virsu klāt, no mono, ja es pareizi atceros, jā, kaut kāds pārklājums, jā, kas viņam padara atkal, it kā viss ir ok, bet viņu padara bišķīt elastīgāku, abrazīvu, nuturīgāku, bet tajā pašā laikā biezāku, un līdz ar to, ja ir biezāks, tad viņš zaudē drusku distanci. Metīs šis... Pasties, 0,7, 2,5 LB, tas ir uzreiz 0,13,8. Gan iz 0,14. Jā, un tagad salīdzina viņu ar tādu pašu izmēra 2,5 LB kaut vai. Bet šitais varētu būt tāds samērā labs pārējais veids, kad esters kaut kādai vienai daļai drusku biedē, tad trausla un tā tālāk. Tai pašā laikā gribās labāku jūtību nekā tas ir neilonam. Jā. Tad šis ir noteikti labs variants, pārējais variants. Mešanas distance būs labāka nekā neilonam, bet būs vājāka nekā tīriem esteriem. Bet šeit jāuzmanās, jāskatās viena lieta, ko es esmu pamēģinājis uz 2000 spolēm. Viņš ir tā kā cietāks materiāls paliek uzreiz. Bruknost, jā. Jāskatās viņa 2500 jāskatās, jā. Tajā brīdī vērts varbūt uzlikt uz lielāku diametru špuļām. Vēl viens know-how priekš esteriem. Nepietinam pilnu kastetību. Atstājam bišķiņu maliņu, jo esters
arī tīrais esters, viņš var, sevišķi sākumā, kad ir jauna tā augla, viņš var kaut kādā brīdī bišķiņ brukt nost, ja? Un ja nenosako līdzi, tad daudz nevajag, lai patītos apakšā zem špuļus, un pēc tam to viens rāviens un viss. Tieši tāpatās ir iemet esteri, tajā brīdī aiztaist lociņu, un nav lieka kustība vienkārši viņu iztaisnot. Jo tā pirmais apgrieziens, viņš bieži vien neuzliek, viņš nav viņa nostiepies, un viņš var uzliekt apakšā. Un tajā brīdī nākošajā metienā būs problēma. Jā, jāpasako līdzi. Katrā ziņā tāpēc nepietinam pilnu kaseti. Tīrtāji auklē pat var atļauties to darīt. Es teiktu arī labam fluorkarbonam, kas ir piemērots nevis kā pavadiņa fluorkarbons, bet kā pamataukla. Tam arī pievēršam uzmanību. Tas nav obligāti jābūt tam Siguāram R18, tas var būt arī citi fluorkarboni, bet viņiem ir jābūt tiem, kurus izmanto kā pamatauklu, nevis kā šoklīderi, kā pavadiņa. Jo šoklīderis būs cietāks, līdz ar to viņš bruks nost no kasetes. Jā, un vēl viena lieta, ko gribēju pieminēt, tā kā, piemēram, šim esteram, uz šajā piemēra Unitīkas estera, Game ester, kad uztien virsū, jā, tie ir 50 metri, jā, uztien virsū, bieži vien viņi ir caurspīdīgi, bieži vien viņi ir tev 0,3, 0,4 biezumā, jā, un tajā brīdī tev var kaut kādā brīdī sajūgt, kurš ir kurš, jā. Un ļoti forša lieta ir tāda, ka uz šitais te, šeit pa vidu ir ietīts tāda kā uzlīmīta maziņa, jā. Un tajā brīdī, kad tu uztien tā kā pusi, tad tu vari šito uzlīmēt uz polas, ja, un pa virsu uztīt atlikumi, un ļoti labi var redzēt tā estera izmēru un librāžu, ja. Librāžu manā skatījumā nav tik būtiski, bet tu vari, respektīvi, doma tāda, tu vari pēc tam uz spoli paskatīties, un tu vari atšķirt, tas ir 0,3 vai 0,4. Tev nav vairs es reizēm izmantoju šito te daļu. Izgriežu vienkārši 0,3. Bet viņa rekur ir apakšā, viņa vienkārši pieliec klāt, ja. Tā ir tāda ērta feature, tāpat tās ir varīvasim, man liekas, ka var uzlīmīt. Viņa nav iekšā šeit, bet viņa var to uzlīmīt, paņemt, ja. Nu, teiksim tā, tās ir tās. Tā informācija jums pašiem noderēs tanī brīdī, kad it sevišķi jauc nost inventāru, tā kā mēs pēc katras copes sacensībām izjaucam visu un pēc tam pirms sacensībām liekam kopā. Un kad tev ir 7 spolas, ok, pītās tu var atšķirt, un tajā brīdī, kad tev ester ar fļurikiem, un tas sākas minēšana reizēm, jā. Fļuriku, zin kā viegli atšķirt no esteru? Viens taipas vairāk, otrs fļurikam nav pavadiņas. Pēc tā var atšķirt. Tā kā tās ir 3 tipāži, ka mēs pieskāramies. Tātad neilons, fluorkarbons esters, trešā ir pīta aukla. Trešā ir pīta aukla. Ceturtā ir pīta aukla. Pīta aukla, tā mums nav laikam iepakojums ar mūsu laikam pamataukla, kas ir bijusi ilgu laiku. Tas ir Varivas Saltwater Finesse. Bet sākām mēs gan ar Sunline, gan ar Varivas. Varivasam bija tā zilā aukla, Sunlineam rozīgā aukla, ar tām sākām. Tas ir, kas saka, Small Games bijis. Small Games bija un tā kā ar tām sākām, pēc tam, jā, Varivas baltā. Viņa joprojām lietošanā ir, un tagad pēdējā aukla, ko mēs sākām lietot, viņa ir krietni demokratiskāka cenas ziņā, jā, un ļoti tieva. Man pārsteidz īstenībā. Jā, kad viņas 0,2 jaunas, jā, 0,2 šito 4 dzīslu, man jā. Man pat liekas tievāk. Un to 8 dzīslu, jā, aukla. Tajā brīdī šitā reizēm liekas varbūt arī tievāk, jā. Pastīsimies, kas radīs, kad pilna sezona noies, jā. Bet pa lielam man šitā izmantošana visu pavasari bija. Jā. Un, nu kā pavasari, mums ir cik bija 4 turnīri, jā. Nu tagad. Jā, un lietošana viņa šobrīd ir, un tā ir aukla kam? Nu, es teiktu tā, ka mēs viņu liekam kātam, kas ir domāts distances mešanai, jo tomēr viņi lido bišķi tālāk. Un arī jūtīgums ļoti tālā distancē, un to mēs izmantojam. Jāsaka tā, ka pēdējā laikā uz Hardbaits pīta aukla ir mums 1 līdz 2 kātiem. Jā. Līdz ar to tā pamatfunkcija viens ir tam lielākiem šūpiem, piemēram, tālākai distancē, otrs gultnes mānekļiem, raustamiem māneklīšiem, kā mēs mēdzam saukt cirvīšiem un ratliniem un visam tam līdzīgām lietām. Gan atkal mešanas distancē, gan atkal informācijai. Bet to gultnes mānekli ļoti labi var lietot arī ar esteri. Un esters pilnībā to pieļauju kvalitīvi izdarīt.
Ja mēs aizmirstam arī, silikons neaizmirstam. Tā ir viss numur viens. Uz silikonu man pīta aukla ir numur viens. Numur viens, silikons, jūtība, distance, viss kopā. Atceramies, ka pīta aukla vienmēr ies pa virsmu un pēc tam tikai pašā aizmugurē, respektīvi māneklis viņu gremdēs, un tā ir peldoša lieta. Knifiņš. Tanī brīdī, kad pārslēdzies no pītās auklas uz esteru un izmanto to pašu svara šūpiņu, atceramies, ka esteru šūpiņš ies dziļāk nekā pīto. Pītā paceļ augšā, it sevišķi tas būs uz mazākiem, vieglākiem šūpiņiem. Un ar pīto izskatīsies aukla tā, ka viņi iet pa virsmu un pašas gals ies uz leju, tur, kur pavada māneklis. Un attiecīgi tas māneklis ies visu laiku tā kā, viņš tieksies uz augšu, viņš ies tā kā bišķi ne tajā leņķī. Tajā brīdī, kad esters, viņš vairāk iztaisnosies un māneklis attiecīgi maina savu spēles horizontu. Nevis horizontu, bet leņķi, kā viņš spēlē, pareizāk viņš spēlēs horizontu plaknē. Leņķi kustību, jo tomēr pītai auklē ir lielāka arī pretestība. Un līdz ar to arī tas ietekmēs mānekļa spēli, īpaši atkal vieglie mazie mānekļi. Un pēc būtības, ja tā skatāmies, tad lielākā daļa šūpiņu, kas tiek ražoti Japānā un tiek izmantot ārējā tēmā, tomēr ir būvēti vairāk uz esteri, neilona auklām nekā uz pītu. Protams, tur ir daudz nianses ar tiem šūpiem maziem svariem. Vienkārši mūsu gadījumā pītā tas ir tas, no kurienes mēs bieži vien sākām. Un daudzi sāk arī no tā. Viens ir distance, kā tu teici, otrs ir šitie grunts tēmas, īstenībā arī tvičojumie wobleri. Tvičojumie wobleri, un es teiktu ne tikai tvičojumie wobleri, bet arī tie lielie saucamie banāni, kuriem reizēm vajag ļoti lēnu padošanu. Un tev svarīgi saprast, kā viņš kustās, kurā brīdī viņš tiešām nokustās, kā viņš izšūpojas. Šeit atkal ļoti svarīgi noregulēt pareizi bremzes, tāpēc, ka būsim godīgi, viss asāk tās zivs nāk ārā tieši uz šitās auklas, un to skodu daudz un bieži vien pārsteidz. Mums bija pirmā saskarsme ar tādām mazām aktīvām zivīm Itālijā pasaules čempionātā, pirmajā pasaules čempionātā, un tā sajūta tanī brīdī, kad tu paņem un velc zivi ar pīto auklu, liekas tā, ka tā zivs ir tā kā uz elektrošoka, viņa pilnīgi traki uzvedās, lēkā, rauji. Un tu atceries. Un līdz ar to arī aiziet zivs vairāk, un it sevišķi pie uzķermā tīkliem. Un tu atceries, ka pēc pirmās dienas vienkārši uzreiz tika nopirkti šitie esteri, un vienkārši čuks nav, pītās vairs nav. Pītām pa lielam, kas viņam no mīnusiem? Sākam ar mīnusiem. Cena, viņa viszārgāk aukla, objektīvi. Bet visilgāk kalpojošā, tad viņa tomēr viņa tagad ir jauna gluda, visi ir forši, bet ar kaut kādu laiku, ar gadiem viņi sāk dzert ūdeni. Viņa piebriest. Diametrā liekas, kas notika, kāpēc mana P02 aukla pēkšņi palika tik resta. Jā, tu skaties, liekas, ka 0,3, come on, bet īstenībā viņa vienkārši... 40 metrus un atkal ir normāli. Jā, apmet riņķi un tad viss notiek. Neaizmirstam, ka riņķi vienmēr var apgriezt, tas jau visiem it kā zināms. Viena no lietām, tie pašiem esteriem, viņi ir diezgan jūtīgi arī pret ultravioletu gluži, kas saka, saulainā vidē nevajag viņus turēt. Šķūnīši nepildīkam kādu neaizmirstam līdz nākošajai nedēļai. Viņi vienkārši neturās tik ilgi. Es pieļauju, ka, es nezinu, es savus esterus tā vairāk vai mazāk esmu 1,5–2 sezonas lietojis. Gluži ik pēc 8 mačiem nemainam, viņi var aptīt otrādi, un tad izmantot vēlreiz. Jo biežāk jāmaina tanī brīdī esters, ja tu ķer lielākas svara zivis. Jo lielāks svars, jo viņš izstiep to esteru, un esteram tā jau tā stiepājumi ir salīdzinoši maza, bet tad viņš ir paliek pavisam izstiepts, un te parādās jau riski pāraut. Viņš nogurst, tāpat kā neilons, viņš nogurst, tāpat arī esters arī nogurst. Tāpēc es teiktu, pēc katrām sacensībām, it sevišķi ir padaudz zivs ķertas, noteikti paņemat nos kaut kādus metrus 5–6 vismaz. Tas ir veselīgi visām auklām. Un nomainām pītējām. Pat es domāju, ka reizēm tas nav tik kritiski, bet esteram noteikti. Pie pītējām vēl pie mīnusiņiem, ko tu varētu teikt, tad uzsūc ūdeni tomēr
maina leņķi māneklim, it sevišķi mazās tēmas spēlē savādāk. Lielām tēmām tas nav tik aktuāli, tāpēc lielai ir masa svars, ko nostiept tomēr, jā. Es pie mīnusa, un zivs uzvedība. Zivs ir aktīvāk, asāk uzvedāk. Sarežģītāks mezgls. Sarežģītāks mezgls, jā. Nu tā, jāskatās. Ilgāk jāuzsien. Stresiņā, kas saka, tik ātri vairs nepārsies, jā. Esteri, tu vienkārši viennozīmīgi. Vismazāk jāsien ir fluorkarbonā, tur nevajag sien mezgls, bet izņemot sakabītē. Bet plusi, pīta auklu man joprojām numur 1 uz silikonu, dīķī. Es saku, mēs runājam šobrīd par dīķi. Strīmā būs savādāk. Otrs distance. Esters ir ļoti tuvu tam, bet es teiktu, pītā drusku tālāk met, ja mēs izmantojam pareizi diametra auklas. Trešais jūtīgums, kas iedod informāciju pat tad, ja tev ir kaut kāda duga auklā, tu jutīsi to zivi, bet sevišķi arī silikonu mānekļiem, kas ir svarīgi. Jā, šeit atgriežoties nepieminēja īstenībā vienu no īpašībām fluorokarbona aukla. Es viņu vienmēr izmantoju, biju sānu vējainās dienās. Tas ir mīnus pītā. Tad, kad mēs lietojam silikonu, varbūt tu atceries, man vienmēr bija viens kāds uz silikonu uz fluoriku, ka bija stipras brāzmaiņas sānu vējš, fluoriks grimst, un viņš paiet bišķīt zemāk, un tas vilnītis ar sānu vēju, viņi neizstiep to dugu tik ļoti, kā pītē. Pītē atkal pa augšu viss aiziet sānos. Būtībā cenšamies tādā brīdī, ja ir sānvējš, iemetam mānekli, mēģinam novilkt nost auklu un dabūt viņu zem tā vilnīša. Jā, un fluorokarbonam, protams, to dabīgi ir izdarīt vieglāk. Arī esterim tā pretestība būs, vēja pretestība būs mazāk, viņu vējš mazāk ietekmēs, visvairāk ietekmēs pītu auklu. Un var sanākt tā, ka ir vairākas tādas smalkas tehnikas, ka tev tieši konkrēti vadīšanas tipāža vajadzīga, vieglāki mānekļi, tu nevar to izpildīt. Rekur, šodien ar Mārtiņu Balotu stāvējām blakus, bija sānu neliels vējiņš, viņš saka, viņa tēma, kas bija ar salīdzinoši viegliem šūpiem, nestrādā. Tāpēc, ka ir duga. Tu vairs nevari dabūt taisnu auklu. Viss aizmirsti. Tas šūpiņš viņš nestrādā tā kā paradēs taisni. Viņš sāniski slīd, un tā vairs citu spēle. Izvēlamies līdz ar to citu auklu. Otrs variants arī, protams, ja tu tupi uz ceļiem, kā mēs tagad pēdējā laikā mēģinām testēt un pierast priekš pasaules čempionātu, tu sēdi zemāk, tavu attiecīgi aukla arī tuvāk zemāko ūdens virsmai, arī drusku mazāk arī vējš ietekmē. Vai maini dīķi, vai maina mānekļus. Tagad tāds ātrais ieskats 4 tipāžās. Tāds neliels apkopojums no neilons, fluorokarbons, esters, pītās. Visiem 4 veidiem ir vieta būt. Mums šobrīd pamatā ir 3 veidi. Tātad fluorokarbons, esters un pītā. Fluoriks un pītā. Tās ir 3 pamata. Un nobeigumā pasakam, kādus šitos te pavadinu materiālus lietojam. Fluorikus. Es teiktu, ir dažādi. Mums tāds labs draugs Mārtiņš Babris ierādīja Scientific Anglers fluorokarbons, kurš ir, es teiktu, varbūt drusku maigāks nekā viena daļa cita šoklīderu, bet uz mezgliem, man liekas, ka viens no izturīgākajiem. Viņš ne tikai uz mezgliem izturīgākais, viņš ir attiecībā izmēru diametrs pret viņa izturību, ir kādam procentiem, ja nepabaidīšos pateikt, pa 20-30 spēcīgāk. Pat tik daudz, Jā. Tāpēc, ka es salīdzinu, piemēram, pasties, 0,15, tas ir labi, tas ir, ne visam šīm, ne šīm zīvīm, teiksim tā, 0,15 tev ir 4,6 LB, visi pārējie sanāk šajā pašā kaut kāda 3 kapeikām. Saproti, un te ir tas stāsts par šo, tu vari izmantot diezgan izturīgu auklu, neaizmirsti, ka tā ir aukla, ko tu izmanto ar relīzeri, par sačaku māliņu kaut kur parīvējās, zivs. It sevišķi, ja vēl ir silikons, kāpēc mēs mēģinām darīt tā, ka uz pītajām auklām, un ja bija jāķer silikonu, likām pat lielāku diametru fluorokarbonu, tāpēc, ka tādā brīdī, kad tu nostiep, paņem fluorokarbonu, nostiep pie sačaku malas, un tad mēģina izņemt ārā ar stanziņām. Un ja zivs izmērs ir liels, kā bija iepriekšējos gadus, tad griežoties
virtuļojot un tā tālāk. Viņi vienkārši kaut kur pārplēš, jā. Pabojā. Un atceries tos laikus Lietuvā, kad mēs izmantojam 0,18 fļuriku. Tieši. Un toreiz tajā palā prasījās ļoti jaudīgs fļuris. Jā, un pa lielam izmantot derīgi daudz firmu, jā, mēs vienkārši palikām pie šīs izvēles, jā, un bet Varivasam ir labi fluorokarboni, kas izmantojam kā šoklīderi. Izņemot to vienu vienu veidu, jā. Kas ir, mums abiem diviem mēs iegāzāmies vairākas reizes, cik ir norauta mānekļus, piecirtieni un tā tālāk, bet problēma ir vienkārši bija nekvalitatīvs fluorokarbons. Nu jā, tā kā ja jums šāda veida informācija un tāda parunāšanās liekas interesanti, padodiet ziņu, ierakstiet komentāros, ka vēlaties kādu vēl par kaut kādām citām tēmām, varbūt pasakiet arī kādas tēmas jums interesē, varam mēģināt uztaisīt. Ja nē, tad paldies par uzmanību. Un visu labu. Visu labu.